Ļoti priecājos, ka šis kurs, Tantras viedums un apzināto attiecību māksla, ir piesaistījis jūsu uzmanību un iespējams izraisīs jūsu interesi. Šī visnotaļ unikālā kursa 9 video nodarbībās jūsu izzināšanai, atklājumiem un izaugsmei ir apvienotas gan mīlestības zinātnes tantras, slepenākās un dziļās fundamentālās zināšanas par cilvēku garīgo izaugsmi un apziņas paplašināšanu, gan specifiskās zināšanas par to, kā šī izaugsme notiek apzinātās partnerattiecībās, par sievišķā un vīrišķā polaritātes principiem un to, kā mēs viņus varam izmantot savā ikdienas dzīvē. Proti, zināmā mērā šajā kursa nodarbībās, es jums tulkošu šīs viedās mācības saprotamā mūsdienīgā valodā, lai jūs spētu viņas pieņemt un izmantot savā dzīvē. Kā arī dalīšos ar praksēm, tehnikām, tiem instrumentiem, kuri palīdzēs jums veidot savu iekšējo pasauli tādu, kādu jūs nesat jau pelnījuši, kādu atklājot gan jaunas kaut kādas dimensijas, gan jaunas iespējas, gan kaut kādas jaunas īpašības sevī smalkākas. Kā arī integratīvie uzdevumi, kuri paši par sevi ir diezgan efektīvi un jauki, viņi visnotaļ sagādās jums arī kaut kādus patīkamus brīžus, bet viņu efektivitāte ir tajā, ka tie palīdzēs jums integrēt šo iekšējo transformāciju, iekšējo paplašināšanos jūsu ikdienas dzīvē, padarot to daudz krāsaināku, garšīgāku, jēgpilnāku gal galā. Šo kursu esam izveidojuši mēs kopā ar manu partneri, Bhavani Prem. Ļoti attaisnojošu iemeslu dēļ viņa šobrīd nevar būt šeit klāt, taču ir vērts zināt, ka šis kurs ir izveidots no mūsu pieredzes, visas zināšanas, kuras palīdzēs jums izprast attiecību, tantrisko attiecību, garīgo būtību, kā padarīt savas attiecības par dziļāko un skaistāko dzīves piedzīvojumu. Tās ir viedās mācības un skaistākās mīlestības zinātnes tantras pūrs. Mēs esam praktizējuši un izzinājuši šo ceļu vairāk nekā 12 gadus. Tas ir pilnīgi izmainījis mūsu dzīvi, mūsu priekšstatu par šo brīnišķīgo, mistisko, vienreizējo ceļojumu, ko mēs saucam par savu dzīvi. Par tām iespējām, ko šī dzīve mums dod. Par to, ar cik smalki mēs spējam saskārties, cik patiesībā mūsu iekšējā pasaulē ir pieejami resursi, cik aizraujoši, cik piepildīta var būt mūsu dzīve tad, ja mūsu attiecības kļūst apzinātas. Tas ir to vērts, spēr šos te pirmos solīšus. tas atmaksājas. Nāks tas, kam jānāk, un tas process ir kādā mirklī, viņš ir izaicinošs, bet galu beigās tas rezultāts es nezinu, man ir bijis tādi akmeņi pašu uzkrauti uz pleciem, ka viņus ripinot nost tā dzīve un brīvība un vējš un daba un viss tas, un baudījums sevis un otra, un tas viss kļūst pavisam citā kvalitātē un citādāks un tāds. Man liekas, tie lielākie iegūmi ir tas, ka esmu kļūsti daudz stabilāka. Man ir augstāks pārliecinātības līmenis par sevi. Emocionāli esmu kļūsi ne tik viņveidīga, bet tāda mierīgāka. Spēju lietas vairāk izvērtēt no malas. Nekrītu stresā tik daudz, nekrītu panikā tik daudz.
Es nezinu, man liekas, vairāk arī priecājos par dzīvi, par kaut kādām vienkāršākām lietām. Es iemācījos priecāties vairāk. Nu, īstenībā iekšēji tādas būtiskas pārmaiņas. Kā es redzu sevi, kā es redzu savu partneri. Tas ir piedzīvojums, ko ir grūti aprakstīt, bet pēc tam mainās pasaule, mainās, kā tu redzi sevi un kā tu redzi apkārtējos cilvēkus, kā tu redzi savu partneri, kā tu viņu jūti. Un tā ir fantastiska pieredze. Un arī tas, ka tu vari ar to dalīties pēc tam. Tas nav kaut kas, ko tu piedzīvos tagad, un tad beigsies ceļojums, tu atgriezies mājās. Nē, tas ar tevi paliek. Un tas ir forši. Tas ir pa īstam forši.